Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar 19 gadus jauno ogrēnieti Gati Kondrātu. Jau vairākus gadus Gati ikdiena saistās ar aktīvu ielu vingrotāju kluba darbību un attīstību kā komandas vadītājam. Un tomēr viņa darbības lauks ir gana plašāks, ar mērķi veidot aktīvu un daudzpusīgu jauniešu dzīvi pilsētā. Par sevi pastāstīja, ja vajadzētu teikt, ar kas tu esi un ar ko tu nodarbojies un kā tu sevi iepazīstināt? Jā, tātad mani sauc Gatis Kondrāts, es dzīvoju šeit pat Ogrē, darbojos savā organizācijā, biedrībā Street Warriors, es esmu valdes priekšsēdētājs, organizējam daudz dažādus pasākumus, paši arī esam kā šovu komanda, braucam daudz kur uzstāties, esam izbraukājuši gan visu Latviju, gan bijuši arī ārzemēs ar saviem šoviem. Un īstenībā tagad tieši pēdējā gada laikā mēģinām vairāk iesaistīties jauniešu lietās un tāpēc organizējam vairāk pasākumus, kas ir virzīti uz jauniešu lietām. Par sevi tā nedaudz, kāda ir tava tāda līdzinājā, tā ikdiena bijusi skola, ko tu esmu darījis un tāds, kas ir pieredzīt? Jā, es esmu pabeidzis šeit pat Ogrē skolu, Ogres pirmajā vidusskolā, izmācījos 9 klases, pēc tam devos tālāk mācīties uz Rīgu. Rīgā pabeidzu Rīgas tirdzniecības tehnikumu un izmācījos par mazumtirdzniecības komercdarbinieku. Jā. Un pēc tam vēl nebija gana, gribējās vēl uzlabot savas zināšanas un izmācījos par fitnesa treneri. Ar ko šobrīd, tā arī daudz saka par to ielu vingrotāju un biedrības darbību, tas šobrīd ir tāds pamats, ko tu tā kā dari un kas ir tā tava ikdiena, kā viņa veidojās? Jā, tātad biedrība man jau ir kļuvusi par tādu kā ikdienas darbu, jo tam veltu no rīta līdz vakaram visu savu brīvo laiku principā, lai meklētu visus pasākumus, plānotu organizācijas nākotni, bet paralēli tam mēģinu tomēr kaut kur arī atrast brīvo laiku un darbojos vēl RTU Karsē komandā, kas ir Rīgā, un mēs tur sportojam, ceļam meitenes, un tā nav gluži tāda kā klasiskā Karsē komanda, kas nāk pirmā prātā, bet kaut kas tāds vairāk no amerikāņiem, kur redzēts visas tās piramīdas, kur visu to būvē. Mēs mēģinām kaut ko tādu arī ieviest Latvijai. Jau kādus pāris gadus šī komanda darbojas, bet es šajā komandā esmu nepilnu gadu. Tu dejo arī esmu redzējis, tā kā, vai tas ir tāds? Ar dejošanu ir tā. Ir bijušas vēlmes dejot, bet laikam nav lemts. Bija tā, ka pagājušajā gadā mēs mēģinājām iesaistīties vienā sadarbības projektā ar GV, kur pārstāvējam arī Ogres basketbola skolu. Un tur bija plānots, ka mums būs kāds dejisks gabaliņš, bet gala rezultātā mēs tāpat palikām pie saviem akrobātiskajiem elementiem. Mums bija priekšnesums, ka GV meitenes dejo, bet mēs puiši izpildām akrobātikas elementus. Tagad atvinot visu tā atpakaļ. Kurā brīdī tev pašam tā radās apziņā, kad es gribu iet to ceļu, kāds saka, tu vingro, ievingrotāju kustību. Kurā brīdī tev kā jaunietim teiks, šis ir tas, ko es gribu savā dzīvē darīt? Jā, to ir diezgan grūti saprast, kurā brīdī bija šis tieši tā punkts, bet vienkārši viss apkārt, kas notiek, tevi virza tieši uz šo konkrēto mērķi. Un sākotnēji vispār es gribēju kļūt par vetārstu. Jā, es no 1. līdz 9. klasē biju pārliecināts, ka es būšu vetārsts, bet tad pie 9. klases bija tāda, ka teica, stop, tu nebūsi vetārsts, es tevi sūtīšu uz biznesa skolu. Jā, teica, man aizsūtīja uz šo Rīgas tirdzniecības tehnikumu, un tad arī varbūt kaut kādā veidā man domāšana mainījās, redzējums uz dzīvi, un tad es sapratu, ka gribu iet iekšā mazliet arī biznesā, un tāpēc es norganizēju šo biedrības izveidošanu un sāku darboties par biedrības lietām. Jā, bet pēc būtības tāds biznesa mēs asociējas par naudu, bet šeit jau ir arī apakšā tomēr laba ideja, ko jūs darat. Jūs tomēr veicināt to, lai jaunieši nāk nodarbotos un sportot, un mēs zinām, ko Ogrē jūs aktīvi darbojāties arī vēl, tā, ka pirms tā vispār ielu vingrošana, lai tikko sāka Latvijā plaukt. Jā, es vienmēr vajag dzīvē atrast, savu sirds lietu, to, kas tev patīk, un arī no tā jāmēģina kaut kā nopelnīt. Un es šo veidu atradu tieši caur ielu vingrošanu. Respektīvi, mēs cenšamies jauniešiem gan dot, gan viņus motivēt, gan arī šī lieta, ko mēs papildus darām, ir šie šovi.
Un tas ir tā kā, lai mums būtu kaut kādi ieņēmumi, lai mēs gan paši varētu izdzīvot un uzturēt organizāciju. Tāpēc. Bet jūs tā kā šobrīd esat tā reāli, tas tā darba vieta, no kāda arī pelna sev tā kā maizīti un iztiku? Jā, tieši tā. Wow. Bet cik viegli vai grūti ir tādam jaunietim tomēr, redz, to saki, tēcis to pateic, nebūs vetārs, iesi biznesā, kurā brīdī tā liekas, tas ir tā kā, nav tāda beigais sloks uzlikts? Nē, varbūt ir, jā, bet reizēm arī vajag ieklausīties vecākos, jo viņi jau ir tev klāt no pirmās dzīves dienas, un viņi redz arī tevi un zina, kur labāk tevi iebīdīt. Un es uzskatu, ka mans tētis nekļūdījās sūtot mani uz šo biznesa skolu, jo es tagad pats sevi īsti vairs neredzu kā vetārsts. Būtu klīniku perspektīvā vērtē. Jā, varbūt nākotnē atvērs kādu klīniku biznesu vai veterināru klīniku biznesu, jā, bet kaut kas cits. Kas ir tā dzīves tāds moto, paņems no rīta, ka tu moto vai tāds vadmotīvs, kas tev tā kā liek virzīties priekš? Moto būtu, teiksim, tāds. Galvenais ir darīt, tad jau arī tās visas lietas notiks. Jo, ja tu sēdēsi uz vietas, nekas nemainīsies. Un ar šādu moto arī apmēram virzos. Pieņemsim, tu gribi kaut ko sasniegt, bet, ja tu sēdēsi uz vietas, nekas jau arī nenotiks. Tāpēc vajag izdomāt savu mērķi, virzīties uz to un pakāpeniski sasniegt to. Tev ir tā, ka tu sāc tādi sapņi vai tā, ka zini, uz ko tu pats gribi tā kā virzīties? Tie sapņi visu laiku mainās, bet jā, es cenšos uzstādīt sev mērķus, kā piemēram ar mūsu šovu komandu. Mēs vēlētos, pieņemsim, Eiropā taisīt lielākus šovus, kur mēs uzstājamies. Pagaidām ir tā, ka ir bijuši pāris šovi uz ārzemēm, bet gribētos varbūt tā kā tas būtu vairāk šovu tieši ārzemēs, un ar šo pašu organizāciju biedrības Street Warriors mēs arī vēlētos, lai mēs būtu atpazīstami visā Latvijā. Un tas, tavuprāt, viegli sasniedzams? Tas ir smags darbs, bet pie tā ir jāstrādā. Un galvenais, lai ir liela mērķi. Es atceros tādu kolēģi savulaik taisīja arī raidījumā, kur bijāt pie ledus halles, kur jūs ārā vingrojat, un tur bija arī daudz tādu jauniešu, kas ir varbūt tās ne jaunieši, bet bērni vēl, kas nāk. Un, kā šobrīd ir? Ir tā kā pacelts, ka tā latiņa un tā kā ir kopoties. Cik jūs pa biedrību esat un cik liels tas pulks, kas ikdienā, ko tev nāks vadīt? Jā, biedrībā šobrīd esam kādi jau 15 cilvēki, kas darbojas gan organizatoriskajās lietās, palīdz organizēt visus pasākumus un bīda visu biedrības darbu, bet paralēli vēl ir arī visi šie mazie puikas un meitenes, kas arī agrāk trenējās aiz halles. Viņi nāk pie mums trenēties un mēģina attīstīt sevi gan fiziski, gan mācās visādus trikus. Bet tu pēc būtības arī strādā ar viņiem. Tas ir tas, kurš tiem jauniešiem tā ievirza. Kā jau iepriekš minēju, ka esmu izmācījies kā fitnesa treneris un cenšos arī viņiem dot šo fizisko spēku. Bet kopumā mēs skatāmies sabiedrībā, zinām, tantes gudri arī sēž gudri pie televizora un saka, jaunieši jau šodien neko, viņiem jau tikai datorspēles interesē, tu varētu oponēt? Jā, tā ir daudz tantes tā saka, un īstenībā skarbā patiesība ir tā, ka tā arī ir. Bet es neteiktu, ka nav vispār jaunieši. Ir jaunieši, kas cenšas, kas darās, un mūsu organizācijā tādi jaunieši ir daudz, kas grib kaut ko sasniegt dzīvē, uzstāda sev mērķus, tiecās uz saviem sapņiem. Pat izjūt ielās, tā, ka kādam tagad saka, pabūt čalīt, tur beidz sēdēt pie datora, nāc tur pavingrot. Kāds ir visbiežāk atbildes? Reizēm sākumā jau ir tāds, ko es tur iešu, bet pēc tam viņš paskatās uz mums. Viņas ir mūsu videoklipus, bildes, ko mēs darām, kādus pasākumus organizējam, un tad viņš pats aizdomājas, un viņam šķiet, es varbūt arī tomēr varētu. Es arī gribu kā viņi. Tie jaunieši, kas kaut ko dara, viņi spēj motivēt jaunieši, kas varbūt ir slinkāki, un rezultātā tie slinkākie jaunieši pievienojas arī tiem, kas darbojas. Bet kurā brīdī atrast to vadmotīvu, kur uzrunāt tas vairāk? Ko jūs darat? Es saprotu, ka skolām arī jūs braucat un stāstat par savu kustību. Jā. Tas ir tas viens no tiem veidiem, kur tos runāt. Jo, kāds pats saka, ir daudz to jauniešu, kas neko nedara. Tu esi tāds pozitīvs, piemērs. Jā, mēs organizējam visādas tūris pa visu Latviju, braucam uz skolām, novedam lekcijas, pastāstot gan par savu organizāciju, gan cenšamies iedot tādu motivācijas devu, parādot priekšnesumus. Un bieži vien jaunieši pēc priekšnesumiem tiešām vēlas arī
uzsākt kaut vai trenēties, vai arī kaut ko darīt. Un tā galvenā motivācija, ko mēs jauniešiem gribam sniegt, ir, ka vajag atrast to, kas tev patīk. Pieņemsim, mēs šodien ieradāmies skolā ar ielu vingrošanas, akrobātikas, deju priekšnesumu. Tas ir tas, kas mūs saista. Bet, ja tevi nesaista ielu vingrošana, akrobātika vai dejošana, tevi saista, piemēram, futbols, tad dodies uz futbola treniņiem, attīsti sevi tur, un tad arī būs tie panākumi. Tur redz, tā notiek, ka šodien, mūsdienu tajā, ka tā iespējas ne tik daudz, ir tā viegli atrast to, kas patīk. Šit. Jā, iespējas mūsdienās ir ļoti daudz. Bet, un daudziem arī jauniešiem liekas, ka viņi īsti nesaprot, ko viņi vēlas darīt dzīvē. Bet, ja viņš aizdomāsies, viņam dzīvē paralēli ir bijušas lietas, kas tiešām viņu saista. Vajag tikai apsēsties, padomāt, kas ir sirdī tuvāks, un tad jau arī sapratīs uz to, uz ko ir jātiecās vairāk. Atnāk pie teviņa tāds, piemēram, jaunietis, kuram kāds bērns, tā jau 6 gadiņi. Viņš tā kā grib kaut ko darīt. Kas tev varētu tas pirmais, ko viņam vajag iedot, to iedrošinājumu? Kas ir tas, kā tu sāc ar viņu strādāt? Jā, arī pie mums uz sporta zāli reizēm atnāk tādi mazi puiši, 6, 7 gadi, un viņš saka, ka es gribu darīt, bet tur uzreiz riktīgi fiziskos treniņus sākt ar viņu ir tā baigi grūti, tāpēc mēs sākotnēji sākam ar rotaļām, ar visādām spēlēm, kur ir iekļauts gan fiziskais, gan kaut kādi atjautības uzdevumi, lai viņš spētu arī kaut ko darīt un atrast sevi mūsu organizācijā, piemēram, vai treniņos. Bet tas message jau pieminētajām tantēm gudrajām pie televizora ekrāniem vai kas sabiedrībā saka par jauniešiem, ka viņi jau neko, kas būtu tas, kā viņām pateikt, vai ko viņām ieteikt runāt ar jaunieti? Ieteikt runāt? Ko viņi, respektīvi, zinām, ka ir drusku jāmācīt. Jā, kā pārliecināt. Kā pārliecināt. Es domāju, ka īsti runāt nav jēgas. Vairāk ir jādara, un ja jaunieši darīs un šīs televizoru dāmas redzēs mūsu darbus, tad es domāju, viņām arī viedoklis mainīsies par jauniešiem vispār. Jūs šogad organizējāt talantu šovu, arī bija tāds, kur jūs pulcinājāt. Jā, respektīvi, tas arī bija tāds ar mērķi, kā parādīt, kas notiek. Jā. Šajā gadā augustā mēs uzrīkojām Ogrē Big Show talantu konkursu, kas vienoja kādus 60 talantīgus dalībniekus no visas Latvijas. Mums izdevās arī piepildīt visu kultūras nama zāli un bija nodrošināta televīzijas tiešraide, kur varēja redzēt daudz tūkstoši gan tiešraidē, arī visu mūsu pasākumu. Un šis pasākums arī bija tiešām tāds message cilvēkiem, ka jaunieši var, pirmkārt jau saorganizēt tik lielu pasākumu, un ka jaunieši var un viņi ir ļoti talantīgi. Bet tev pašam ir tā iekšēdā pārliecība, ka mums ir tiešām tāds plašs spektrs ar to, ko mēs darām. Jā, man tiešām ir tāda sajūta, ka ir ļoti plašs spektrs, jo sākotnēji varbūt mēs sākam ar to ielu vingrošanu, bet tagad, kā mūsu organizācija ir izplatusies, organizējot ļoti daudz pasākumus, gan mēs arī organizējam brīvprātīgo darbu vēl Ogres novadā, un mēs vēl darbojamies Erasmus Plus projektos. Tie ir starptautiski projekti, kur var sūtīt jauniešus no Latvijas, pārstāvēt uz kādu citu valsti dažādos projektos. Piemēram, šovasar bijām arī mēs bijām Bosnijā uz 10 dienām, kur projekta tēma bija ielu vingrošana. Un tad mēs kopā 5 latvieši tur arī dzīvojāmies un tā kā papildinājām savas zināšanas par ielu vingrošanu, kas īsti ir ielu vingrošana, kā šo kustību aktualizēt un tam līdzīgi. Bet ielu vingrošana nav vienīgais Erasmus Plus projekts. Ir arī daudz dažādas citas tēmas, kuros var iesaistīties. Tāpēc arī īstenībā varu aicināt jauniešus, ja vēlas doties uz ārzemēm. Erasmus Plus ir ļoti laba iespēja, kā doties uz ārzemēm par ļoti lētām naudām. Reizēm izdodas tā, ka pat atmaksā visus ceļu izdevumus un uz vietas gan dzīvošanu, gan ēdināšanu, viss tiek atmaksāts. Un tēmas ir dažādas, kā jau es minēju, un katrs var atrast to, kas sev sirdī tuvāks. Paskatoties uz citu valstu pieredzi un braukājot, mums ir forši te Latvijā teikt, jā, mums ir vairāk tās iespējas. Es neteiktu, ka Latvijā ir vairāk iespējas kā citās valstīs, bet mūsu valsts un jaunieši
ar savām darbībām ir tikpat lielā līmenī kā ārzemēs. Spēja turēt līdz lielajām valstīm. Okay. Mēs pirms intervijas runājām, stāstīja par to, ka Ogri šogad esat izvirzījuši konkursā par jauniešu galvaspilsētu. Vai ne? Pareizi tāds. Jā. Kas tas ir par projektu? Jau 2. gadu tagad tiek izsludināts tāds projektu konkurss, kur tu vari savu pilsētu nominēt titulam Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2017. Tagad konkrēti tieši tagad ir 17. gadam, un šajā gadā mēs esam pieteikuši Ogri, un ar cerību, ka viņi tiks izvirzīti šiem titulam. Sākotnēji ir tā kā jāaiziet komisija. Tur komisija izpēta visus šos projektus, un labākie 3 projekti tiek virzīti publiskajai balsošanai, un tad gan jaunieši, gan vispār Latvijas iedzīvotāji var balsot par to, kura viņuprāt būtu vislabākā pilsēta priekš šī titula jauniešu galvaspilsēta 2017. Un kāpēc, tavuprāt, kāpēc tev ir svarīgi, ja piemēram Ogrei iedot šādu iespēju? Tas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, tāpēc, ka es pats nāku no Ogres, vēlos atbalstīt savu pilsētu. Domāju, tas arī mainītu daudz jauniešu lietas pašā Ogrē, gan attīstītu jauniešu iesaistīšanos, piemēram, dažādos projektos. Viņi paši būtu lepni, ka viņa pilsēta ir tikusi par galvaspilsētu, un viņi redzētu, kāda pasākuma šeit notiek, un viņi arī vēlētos sevi atrast starp šo visu. Bet tas ir tāds arī tāds no tiem aicinājumiem, viens var tos jauniešus tā mobilizēt un pulcināt, un arī tagad rakstot šādus projektus. Jā. Tas ir tāds tavs, ko tu redzi, ko gribās? Jā, man tagad tiešām personīgi ar pēdējā laikā es jūtu sevi, ka velku uz šīm jauniešu lietām un vēlos sevi attīstīt šajā jomā. Iesaistot jauniešus, saprast viņu virzību, uz ko viņi tiecās, uz ko viņi vēlas sasniegt. Bet tu jau esi vēl jaunietis, var tā teikt? Vēl pagaidām. Jā. Bet tas bija man visu laiku tā doma, kas tavā izpratnē ir tad jaunietis? Ir kaut kāds tāds definējums, kas tavuprāt ir jaunietis? Jaunietis, manuprāt, es nezinu, diezgan grūti tā definēt, jo daudz saka, tu esi tik jauns, cik tu jūties. Jā. Bet, es nezinu, es teiktu līdz kādiem 30 gadiem kaut kur tā varētu skaitīt par jauniešiem cilvēkus. Kamēr īstenībā ir laiks šādiem pasākumiem un vēl visam pārējiem, jo pēc 30 gadiem tiešām jau dzīve daudziem kļūst krasi nopietnāka, vairāk domā par ģimenes lietām, mēģina atrast stabilu darbu, māju, vēl vispārējo, un kad nespēja vairs iesaistīties šādās, jauniešu lietās, organizēt pasākumus, un tad arī vairs tu neesi jaunietis. Tas labi definēs. Bet tās pamatlietas, tavuprāt, arī saka par to, ka lepnums, kad Ogre uzvarētu un būtu šī iesaista vairāk. Bet kam ir tam jābūt pamatam tajā pilsētā, lai teikt, jā, forši, tā ir jauniešu pilsēta, viņi ir atvērti jauniešiem. Kas ir tās pamatlietas, tavuprāt? Es domāju, pamatlietas ir tas, lai jauniešiem būtu daudz iespējas pilsētā, un es domāju, Ogrē tiešām šīs iespējas ir ļoti daudz. Piemēram, sākot ar to pašu sportu, mums ir gan ledus hāla, mums ir milzīgs stadions, un mums ir basketbola skola, un mums ir florbols, mums ir visi sporta veidi, man liekas, Ogrē pilnīgi pārstāvēti. Arī mums ir viens no lielākajiem kultūras namiem Latvijā, un kultūras joma arī tiek ļoti labi pārstāvēta, un jauniešiem ir iespējas iesaistīties. Pēc būtības tas ir tas, lai tu esi nodarbināts, lai tam jaunietim ir ko darīt. Jā. Tas ir vairāk par to saistīt. Bet kā tu redz, tāds Rīgas tuvums tai Ogrei? Nav tā, ka tie jaunieši arī tur ieši uz Rīgu projām attālinās no tām piepilsētām. Tā izjūti to, kad, piemēram, ir tev vienaudži. Vai neaizbrauc prom no šejienes? Jā, es neteiktu, ka Rīga būtu baigā konkurence. Tādā ziņā, ka atņem jauniešus varbūt drīzāk ārzemes tieši. Ka jaunieši tiecās uz ārzemēm, jo saskat tur vairāk iespējas. Tieši tāpēc ir jāmeklē tādi jaunieši kā es, kas vēlas attīstīt šo visas jauniešu iespējas. Un kad jaunieši redzēs, ka iespējas ir šeit pat Ogrē, šeit Latvijā, tad viņi arī nevēlēsies braukt prom. Pirms tam intervijā tu pieminēji tēti, kurš varētu teikt ir viens no tādiem lieliem tavas izvēles noteicējiem bijis. Bet cik ir lielā mērā svarīga ģimene un tas, ko vecāki dod?
Ģimene ir ļoti svarīga, un tas atbalsts, kas nāk no ģimenes, arī ir milzīgs, jo reizēm varbūt tu apmulsti, vairs īsti nesaproti pats, ko tu vēlies darīt, bet tad ģimene ir tā, kas tevi atbalsta un spēj ievirzīt atpakaļ uz pareizo ceļu. Novembris ir tāds mēnesis, kad mēs ļoti daudz runājam par valsts neatkarību, par patriotismu, par biedrību. Vai tu vari teikt, ka tu esi Latvijas patriots? Cenšos būt. Ko nozīmē cenšos būt? Atbalstot savu valsti, piemēram, arī, kad braucam šajos projektos uz ārzemēm Erasmus+, tad ar lepnumu var stāstīt par savu valsti, kāda mums kultūra, kādi mums sportisti, un arī cenšos visos valsts pasākumos piedalīties un atrast sevi tur. Latvijas gainā šogad piedalīsies? Latvijas gainā, Lapgainā. Šeit pat Ogrē neizdosies piedalīties. Es būšu vienā pasākumā Rīgā, kur mums būs jāuzstājās Latvijas dienas ietveros. Tā kā šogad mēs Latvijas dienā priecēsim skatītājs ar savu priekšnesumu. Un 18. novembrī piedalīsies, brauc uz kādiem koncertiem vai salūtu, vai tas ir tāds arī? Jā, ir sanācis pēdējos gados apmeklēt Krasmā lielo salūtu 18. novembrī, un šogad arī, iespējams, mēģināšu apmeklēt. Okay. Vai tu kādreiz tā redzi tādu iespēju arī, šobrīd tāds jaunieši liek darboties, bet iet viņus politikā, tur ietekmēt lēmumus, tā redzi tādu savu, ka varētu arī tādu virzienu? Šobrīd ir par to grūti tā spriest, jo tas ir diezgan augsts līmenis, bet, kas zina, varbūt arī nākotnē nonākšu politikas jomā. Bet ir tā, ka tu skaties un tā iesaisties, šito viņi varētu savādāk. Tagad pēdējā laikā tam visam neatliek baigi laiks, bet es atceros, ka pāris gadus atpakaļ riktīgi pat sanāca sekot līdz politikai un pat sevišķi kopā ar savu vecomāti. Tad vecāmāte skatījās vakaros panorāmu, tad viņi pabeidz skatīties, un tad mums baigās diskusijas ar vecomāti, ko tur vajag mainīt, kā un savādāk. Un tā ir bijis, jā. Forši tā kā ieklausīties arī, ko pieredzējušies. Jā. Ārpus visa biedrības darbības un vielu vingrošana un projekti un mērķi, kas ir tas, kas vēl tajā visā tev aizrauj vai varētu teikt arī brīvajā brīdī, ar ko tu vēl nodarbojies? Vai ir jau gana, kā sacīt? Nē, īstenībā biedrība paņem tik daudz laika, ka brīvajam laikam neatliek īsti. Jo ir tā, ka, ja tu esi kā vadītājs, tu katrā brīdī domā vēl ko attīstīt, ko izmainīt, un tā tas arī paiet. Gribētos īstenībā, reizēm ir tā, ka varbūt gribās tādu pauzīt, bet ir diezgan grūti atslābt no tā visa ierastās rutīnas. Bet es tā klausos, 21 gads tev ir šobrīd, ja? Vadīt un organizēt un ņemties, un kur pazūd tas vieglais jaunaklīgums tā, viss tēt. Uz nedēļu vienkārši brauc un pazust Latgalē, piemēram. Ir tas tā vēl iekšā tāds? Kā jau es pat minēju, jā, reizēm ir tā, ka gribās vienkārši... Bet gribēties viens, bet vai tu to spēji arī izdarīt? Jā, spēt izdarīt ir grūtāk, tāpēc, pārāk liela atbildības sajūta iekšā. Jā, tā, kad nostāties komandas priekšā, teikt, tagad mēs darīsim šos uzdevumus, tas ir jābūt tam spēkam tomēr. Jā, jābūt pārliecinātam par sevi, tad arī citi spēs tevi ieklausīties. Bet kur tu to visu to motivāciju, tādu skaidrību tajā, kad jāiet, jāieklausās? Redz, kā laikam ģimeni ievirzījusi. Kā jau teicu, teicis uz pareizā ceļa uzved. Un tā no bērnības tā? Kāds īpašs grāmatas lika lasīt? Nē, grāmatas, bet tiešām tas ģimenes atbalsts un tās vērtības, ko iemāca ģimene, tas arī, man liekas, ir mani izveidojuši. Šīs vērtības man ir izveidojuši par tādu personu, kāds es šobrīd esmu. Tādi vēl kādas grupas, kas tev patīk? Grupas? Vai vispār tā, mūzika, ko tu klausies? Man īstenībā ļoti patīk latviešu mūzika. Jā? Arī Prāta vētra, piemēram, mūzika, viņiem tiešām ļoti labas dziesmas. Un arī esmu apmeklējis viņu koncertus, kur ir tiešām, iespaidīgi, visiem iesaka. Kas no Prāta vētra ir tāds dziesmiņas ar pēdējā par debesīm? Jā, kur ļoti laba sadarbība, jo, kā jau teicu, man patīk gan Prāta vētra, gan mūzika, un
Un šīs abas kolosālās grupas vēl apvienojas un izveido kopā lielisku skaņdarbu. Tiešām ļoti baudām klausīties. Jā, tu minēji par sadarbību. Tas ir pēc būtības arī tāds vadmotīvs, ka vajag darboties kopā un meklēt šīs iespējas. Jā, mēs arī katru reizi meklējam jaunas iespējas, mēģinām apvienot arī varbūt neapvienojamo. Un jā, tas rada jaunas iespējas. Jauniešiem, kas varbūt skatīsies arī un tā domās, jā, šis jau tur baigi ņemās un darbojās, un ko tad es jau neko? Ko viņam teikt? Ar ko viņam sākt? Es nezinu. Grūti tā pateikt uzreiz. Viņam bet ir jāsāk, ir jāsaprot, ka nevar tā palikt uz vietas, ja grib kaut ko sasniegt. Nezinu, jāķer viņš aiz rokas, jāvalk un jārāda viņam, kā vajag.